specializācija pieaugušo izglītībā. Pieaugušo komanda Lasaps sagaidām Kristīnas Ķērmas vadībā. Labvakar! Mums kā lielākajiem studentiem, tusētājiem, tādiem, kas ir tikko nesen beiguši skolas soli un sākuši studijas, bija ļoti svarīga kampaņa Studentu paradīze 2011. Es domāju, ka nevienam nav svešs šis pasākums. Tas jau šogad notiks 5. gadu. Pirms pāris gadiem to ir atklājusi bijusī prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Piedalījies tāds svarīgs cilvēks kā Nils Ušakovs, Valdis Dombrovskis, pat Ainārs Šlesers ir atklājis šo pasākumu. Nu, saprotiet, svarīgs, valstiski nozīmīgs. Šogad 5 gadi gribam iesaistīt Baltiju, lai atbrauc ciemiņi arī no Lietuvas un Igaunijas. Nu, tad mēs domājām to kampaņu. Nu, kas tad tas 5. gads? Mums bija svarīgi arī izlēmt saukli, lai piesaistītu šos vidusskolēnus un studentus. Nu tad šogad Studentu paradīze aicinās noraut jumtu paradīzē 5. pakāpē. Kampaņas norise plānota 5 tādos posmos. Viss jau sāksies tūliņās jūnijā, lai aktīvāk un vairāk piesaistītu šos studentus. Nu, principā es došu tad vārdu Laurai, nu, ko tad mēs tur sākumā daram? Nu, es jau tikai sākšu ar pirmo kanālu, ko mēs izmantosim, un tās būs pašas augstskolas, protams. Un mēs, principā, mēģināsim izmantot visus kanālus, ko 25 augstskolas Latvijā. Un mēs mēģināsim izmantot visus resursus, kas šajās augstskolās ir, sākot ar visām web iespējām, mājaslapa, e-pasts un ziņu lapas, jeb newsletteri. Tāpat tās augstskolas telpas un ziņojumu dēļus, pašpārvaldes aktivitātes. Mēs ļoti ceram, ka viņi aktīvi iesaistīsies dažādu pasākumu organizēšanu, palīdzēs organizēt un informēt augstskolas studentus, kā arī mēģināsim izmantot iekšējo radio un TV tajās augstskolās, kas piedāvā šādas iespējas. Par pārējiem kanāliem turpinās. Gads turpinās par partizānu mārketingu, un partizānu mārketingu galvenokārt notiks augstskolu vidē, augstskolu tūmā, kā viena no partizānu mārketinga sastāvdaļām būs automobīļi, kuri ir nokalpojuši savu dzīvi un kuriem ir norauts jumts. Novietosim šādus auto pie katras augstskolas, un tie būs īpaši apkrāsoti, apzīmēti, apdizainēti ar studentu paradīzes ar spārniem, lai garām gājējs un studentu publikai atgādinātu par šo pasākumu. Kā vēl viens partizānu mārketinga pasākums būs īpašs mobīls orķestris, kurš spēlēs automašīnās bez jumtiem, teiksim, Kantors 04 varētu būt viens no kandidātiem, kur mēs piesaistīsim šim pasākumam. Un kā pēdējais partizānu mārketinga ideja mums ir projicēt uz augstskolu griestiem, uz auditoriju griestiem norautu jumtu, kur mēs redzam zilas debesis, redzam, kā kustās saule, redzam aizbojam Air Baltica lidmašīnas un saukli norauj jumtu. Saukli norauj jumtu, tieši tā. Tā. Es domāju, ka mēs dodam vārdu par tiem pirmsākumiem, jo mums ir arī plaša kampaņa sociālajos mēdījos, bet tā kā šodien tik daudz tie sociālajie mēdīji netika pieminēti, tad tā mums būs visgarākā daļa. Tāpēc sociālajie mēdīji paliek saldajām ēdienam. Tātad par pirmspasākumiem Kitī pastāstīs.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, mūsu doma ir šogad šajā pasākumā veicināt saliedētību starp galvaspilsētu un perifēriju, jeb reģionālajām augstskolām. Un tādējādi mums bija doma veidot arī pasākumus, kas ir tā kā pirms ballītes, jeb pre-party, kas notiek reģionos. Un attiecīgi tā kā šim pasākumam ir 5 gadu jubileja, būs cilvēki, kas dodas uz šīm skolām, augstskolām pa visu Latviju, kas veids gan informējošo kampaņas daļu, gan arī iesaista pašus skolānu studentus dažādās viktorīnās, kas ir saistīts ar pasākumu vēsturi. Pie šiem pasākumiem pirmkārt tās ir pasākumi šajos reģionos, kur pašiem jauniešiem ir iespēja izvēlēties no potenciālo mūziķu saraksta ar balsošanas palīdzību attiecīgi grupu vai mūziķi, kas ierodas pie viņiem šo reģionālo pasākumu. Balsošana notiek attiecīgi interaktīvā veidā. Otrkārt, šajā pirmspasākumā reģionos ir arī iecerētas tādas aktivitātes kā instalāciju veidošana, kas ir tematiski veltīta šī gada sauklim. Un šīs labākās instalācijas arī tālāk dodas uz Rīgu. Kā arī mums ir doma vasaras gaitā popularizēt šo pasākumu, izmantojot nozīmolotu auto ar studentu paradīzes simboliku un apmeklējot gan vasaras festivālus mūzikas, gan pilsētas svētkus, attiecīgi veicot informējošas kampaņas. Kā arī, kā mums informēja studentu paradīzes pārstāvis par to, ka iepriekšējos gados ir radies priekšstats, maldīgs priekšstats par to, ka šīs telpas Arēnā Rīga ir, teiksim tā, šauras, neatbilstošas pasākumam, liela apmeklētāja skaita daudzuma dēļ. Savukārt mēs šo stereotipu vēlamies lauzt, izmantojot rotaļu auto ar platleņķa video, rādot šo Arēnu Rīga un veidojot šī stereotipa laušanu šādā veidā, ļaujot vienam ieskatīties tajā, ka patiesībā tāps ir plašas un šādā veidā arī panākt pozitīvu efektu.